bija domāts piepūst putiņas, kas jau kā laika nostāvējušas, un arī, kur izpūt, viņas vienkārši iztek. Tā kā, jā, ir ļoti ilgi putas stāvējuši, laikam viņas beiguši šo funkcionalitāti. Nu neko, labi zināt. Reāli ritīgi dīva, viņas reāli saraujās. Nu, gan jau kaut kas varbūt izplatīsies vai kā, jo te bija milzīgs caurums. Tas ir kā ir. Tagad ņemšu krāsiņu un iešu šitam visam. Nu, cik nu paspēs, bet sāks otro kārtu nolast, lai ir mieša krāsošanām arī. Nezinu, vai baigi var redzēt, bet, nu, tajos nokrāsoju. Un te arī, un tad, jā, laižu viegli otro kārtiņu, lai būtu kaut cik solīdāk. Iemēksim notiņu. Maigi viegli pārlaišu pāri, lai es uz ziemu. Kaut cik būtu normālāki apstākļi. Nu, atkal varēs piesēdies kaut kāds tu lenta nav nolīmēt, pēc tam dabūs krāsa, tad kas ir. Nu, nekas. Tā es strādāju. Nu, forši redzēt, kā nokrāsoju. Pat tumšāks tonis uzreiz ir to nokrāsoju. Šodien citu darbi jādara tā, šitā apmēram arī jau nākošanai. Es domāju, pabeigšu, ja būs normāls temperatūras, pabeigšu visu. Tādēsim metāla stūrīti. Un lēnām viss virzās priekšu. Galvenais ir darīt. Kaut te pa drusciņai, bet solis uz priekšu. Pārstāstīgs skaists rīts. Ok. Ko var saprast, tad labi var saprast. Jā, te nokrāsots, mēģināsim šodien šito nokrāsot. Ja vēl šodien saņemsies un piestīs līstīts, tad būs labi. Tāds ir darbiņš. Nu, tad jau jāsāk domāt par palodzēm visiem pārējiem šitiem. Ne palodzēm, bet šitām visam apdarēm. Šitā te es krāsoju spraudziņas sākumā. Šitā te. Tad pēc tam vismaz, kad krāsos vidiņu, smuki izlīdzināsies, jo sakrāsos vidiņu, tad malas, tad būs strīpas redzamas. Tā kā tā. Plēvīt man ir pāri, jo te man nāks virsū stūrīts, leņķīts apdarīt. Tā kā tā. Smuki. Tikko redzējāt, kā smuki ātri sakrāsojās. Un jau ir šī tālu. Jā, paliek augšņa, sāns, tas, un tad jau jāskēmo. Jā, nu, apmalīts, tam šodien pielikšu apmalīts. Un es domāju, vai viņas krāsot pielitas augšā vai krāsot lejā. Labāk gribētu jau krūtiņas uzlītas piekrāsot. Būs bišķiņ čakars varbūt lēnā viņas piekrāsot, bet jā. Labi, tā esmu visu novalst līdz pēdējiem, protams, bet neko var redzēt. Viss vismaz ir vienā krāsā, jā. Tā kā tagad citu darbiņus padarīšu, bet jā, un tad jāmēģina tas kaut ko tālāk darīt. Pagaidām tas ir uz īsu brīdi viss, jā. Ķeršos pie līstītēm, tad jau redzēs video. Nākšu lieta, ko iemācies tikai, protams, darot, tas, kad nekur pēc pakulas, kur bija stums no iekšpuses un zem palodzīts mazās, nu, šeit nekur palodzīts maziņa. Es baigi izlīduši šārā, esmu tā, tur visus saspiedz saprasties, tā jau forši, nekas nepūš, bet šitas ir galīgi nesmuki. Un tagad viņš izsāda mēģina te noplast, lai šitāds paliek pāri, tas nekas, labāk šitāds paliks pāri. Tad paņemšu arī uzlīmēšu kaut lentīti virsū un jā, bet, nu, atkal, tā kā kāds šo skatās, tad skatāmies. Noņem aplocīt, kaut ko aizlīmējam un tad tikai stumdam iekšā no vienas puses, lai nenāk uz āru. Tā kā man ir iznācis. Nu, šodien ir tā vējainā diena, bet tik un tā pastāst tās visas smuki nokrāsotas. Šodien mēģināsim pielikt šitās līstītes. Izstās mazas, bet tās bija visas, kas bija. Te ir vienā kārtā nokrāsotas, viņas pieskrūvēs. Un tad smuki pēc tam mēģinās ding piekrāsot visu otro kārtiņā. Jā. Un tad jau sāks skatīties tās līstītes, kad tur jāapstrādā iekšmaliņas ar līstītēm, cik es sapratu runājot ar meistariem. Un tad no ārpuses jāizdomā, kā tās aplodes salikt, kādā formātā. Vai taisīt tādā, kad, piemēram, garāks bišķiņ par sāniem, sāns, garāks pār. Nu, tās aplodītas dizainiski būs jāizdomā. Tā kā idejas jau kaut kas veidojās, nu, un pats par sevi apakšiņas pēc tam vēl jāpieliek tam līdzīgi. Kaut kas virzās, bet, nu, vajadzētu paspēt, jo sākās beidzot tās ziema tūlīt. Tāpēc gribētu ļoti to paspēt. Un, ja vēl es varētu pēc tam tālāk jau nākušas projekts, man būs jau ar fasādi atkalt visu šito, kas ir apratums sliktais, nogruntēt un nomest ar cementā, kas bija tur taisījis, kad es biju šito te ar stūrīti, ja kāds bija skaties to video. Ja es turētu izdarīt vēl šitajā pusē visai mājai, reāli perfekti, viss. Māja savsņem man skatījumi ieziemota. Nu, vēl paliek tur viens ūdensvads, kas ir jāapliek aptiecīgi, tur jau ir mīnusos darīt. Aplikt, sapūst, putā, ritīgi nohermatizēt, nu, cik nu var. Un, lai tas būtu miers, un tad jau sāksies ziema, un tad jau visi darbi beidzies
uz iekštelpām. Nu, re, kā teicu, tad mēs redzēt, jau ir 5 līstes, 2 jau ir klāt, 3. plīta arī ir klāt, un vēl 2 ir tur, kas ir līdz galam. Tā kā to izdarīs, un tad no tās puses sāks viņas piekrāsot, tai pašlaik arī jāstās logiem par apdarīt, ja neaplodas, vismaz apdarīt, sataisīt. Labi, redzēs par to krāsošanu, bet, nu, hopsā, rausā, viss mums ir gandrīz perfektā. Maz stūrīts piepoļts. Vai tā bija arī, kad ņēma nost? Lielāks atlaps. Un tik lielāks atlaps noteikti nebija. Tā kā tur būs jāizdomā kaut ko līdzīgi. Ja dabūt tādu pašu izmēru dēli, turēt visu pārējo piefleksēt un piezāģēt un būt smuki, dekoratīvi pēc galam. Bet labi, tas ir darbiņš. Tā kā augšas ir, ar augšu vairs tik traki nevajadzētu silpot visam pasākumam. Tagad jāsāk domāt par apmalītēm, te, kur te piešauj klāt līstītes, es sapratu. Un pēc tam, ja to visu izdarīs, tad aplodiņas. Līstītes piešauts augšējās. Tagad jāiet skatīties uz logiem. Vai man ir kaut kas tāds, ar kurš tad smuki apsist apkārt rāmīšanu, lai pēc tam varētu domāt par aplodām. Un mazās nagliņas jāmeklē. Te, ko redzēt, varbūt baltas tur apmalītes, tam esam piekrāsos, bet tas būs tās apmalīt līstītes, kas tiek piestipēt malas, lai vējš neiet no tās puses iekšā, pielīdzinās līdz ar. Ja kaut kas tur varbūt višķiņ būs lielāks rokas, tad ir silikona piespiedīs apkārt, un pēc tam būs aplodas apkārt. Tā kā šito ceram šodien es to paspēšu izdarīt un nokrāsot. Ja to izdarīs, viss būs lieliski, un aplodas tālāk jau būs mazākais, jo lielākie tie vēja sliekšņi būs noslēgti un viss būs.